dzīvot nozīmē dzīvot pilnasenīgi. Un, kad mēs skatāmies uz sevi, uz savu dzīvi, vai es varu teikt, ka es dzīvoju pilnasenīgi, kurā brīdī jā, kurā brīdī nē. Citreiz cilvēki saka, atkal padomājiet, vai šis piemērs nebūtu par jums, kad es nejūtu prieku, ja es gribētu atgriezt savu dzīvi prieku. Ja? Bet, kad mēs sākām dziļāk to pētīt, var redzēt, ka tam cilvēkam ir neizdzīvotas bēdas, vai nobloķētas dusmas, vai problēmas ar kaut kādām citām jūtām, bet nav iespējams tā kā ļauties priekam, ja viss pārējais ir nobloķēts, tā tas nedarbojas. Un šeit tas filosofs Kierkegaards no 19. gadsimta uz mums skatās, kad mēs sežam tajā kabinetā, tā varētu iztēloties, un saka, jā, vai es dzīvoju uz 100%, vai es nedzīvoju. Es nevaru būt tikai priecīgs. Ja es ļauju sev pa īstam bēdāties, pa īstam dusmoties, tad vienmēr rodas iespēja arī īstam priekam. Un otrādi. Tā kā visas jūtas, tā jūtu daudzveidība padara mūsu dzīves. Viņa dod to vitalitātes, to pašu kā dzīves garšas sajūtu, kas tik daudziem no mums trūkst.